Kā jums liekas, vai Dievs ir bonzis, vai viņš tomēr dzīvo pilnīgā pārpilnībā? Tā ir pārpilnība, kur jums var iedot pilnīgi visu. Un ja tavs mindset saka, nē, man nevajag, es nevaru, tā nedrīkst, tas ir slikti, tad kas tu esi par radītāju? Tu radi tādus pašus nīkuļus, tādu pašu bomžu mindsetu, un tas ir forši. Tas ir forši, ka visi apkārt nedrīkst gribēt, nevar un nespēj. Jo atkal, ja mēs atgriežamies pie terapijām, tad tikko cilvēkam izvilka no galvas mindsetu, kuru viņš vispār neapzinājās, ka doma bija tāda, kad man bērnībā, kā normu iemācīts, kad es nedrīkstu gribēt vairāk. Kāpēc? Kas tad būs? Citi jutīsies sliktāk. Un cilvēks dzīvo un nesaprot, kāpēc man neveicās, tāpēc, ka viņš visur lien zem visiem citiem, lai būtu tā, ka katram citiem ir labāk. Un citiem ir labāk. Nē, viņi uz tevīm kāpi vēl vairāk un visu laiku stāsta, ka tev to, ko tu dari, ka tas ir slikti. Un tāpēc arī, padomājiet, kurš tad dalīs tajā labajā vai sliktajā, ja? Būtībā tā arī sanāk, un tu jau pats iedali beigās, vai tev tas būs labais, vai tev tas būs tas sliktais. Un to, ka mēs runājam par šīm divām dualitātēm, mums nav citu variantu, tāpēc, ka jūs savādāk nesaprotat, jūs runājat tikai šajās vērtībās. Ja jūs skatāties un sakat, kāpēc tev tas garīgumam vajadzīgs, tas garīgumam vajadzīgs šitas, nav runa par garīgumu, runa par pārpilnību kā tādu, vai tas ir vajadzīgs man. Un ja tev neko nevajag, tad kam tu esi noderīgs? Ko tu vari šajā pasaulē sniegt, ja tev nekā nav? Ja tu neko nevari sasniegt, tad, sēdi mežā un paliec par sēni. Vienkārši veģetē. Vai garīgā attīstība iedalās nabagos un bagātos? Vai tas ir īstais garīgums? Mēs šo tēmu tagad varam kaut kā smalkāk izskatīt, tāpēc, ka šis tikpat labi varbūt arī viltotais garīgums. Piemēram, šis te vārds bagātība, krieviski bogatstva. Bagātība nāk caur Dievu, tas viss saskaņots. Šie cilvēki ir pelnījuši un viņiem ir. Tie cilvēki, kuri neko nedara vai nerada vai neatstāja pēc sevīm vērtīgus mantojumus, šie arī attiecīgi nav svētīti uz naudu. Jums jāuzdod katram sev jautājums, kuram bija izdevīgi jums iemācīt dzīvot šajā trūkumā, jeb nabadzībā, kuram bija izdevīgi jums iegalvot, kurās grupiņās, kuriem cilvēkiem, kuriem radiniekiem vai kuriem domu biedriem to, lai tu būtu bezjēdzīgs parazīts šeit uz zemes, kurš neatstāja nekādu mantojumu. Un šī video tikai un vienīgi atspoguļo par to, kas tu esi. Jo tā kā tu attiecies pret sevi, tādā pašā veidā šī vide attiecās pret tevi. Tad jo bagātāks tu esi, jo vairāk tu sevi mīli, jo vairāk nauda tavā kontā un jo labāku mašīnu tu brauc, jo vairāk un labāk tu attiecies pret sevi. Tāpēc jums iegalvoja, kad jābūt garīgam un tev jābūt nabagam, jo kādam tas bija izdevīgi. Tie, kas iegalvoja, tagad brauc ar skaistām mašīnām, kaifo un rēc par idiotiem.